Kā daudz viet Latvijā, arī Gulbenē atzīmēta komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, godinot tūkstošiem nevainīgo cilvēku, kuri cieta padomju represijās un deportācijās. 25. martā Gulbenes dzelzceļa stacijā pie pieminekļa pulcējās represētie, vietējie iedzīvotāji, jaunieši, kā arī amatpersonas. Arī Andrejs bija viens no tiem, kurus 1949. gadā izsūtīja. Viņam toreiz bija tikai 9 gadi, taču piedzīvotais vēl joprojām ir spilgti viņa atmiņā. Kaut kur tur pie pārbrauktuves tieši vagons bija, kurā mani iesēdināja. un te jau vakarā vagonā tikām un tikai otrā. Liekas, ka 26. rītā tikai. Visu nakti vēl te nostāvēju. Mūsus, teiksim, aizveda ar kuģi, no kuģa pēc tam baržā, ar baržu vēl 40 pa upīti veda. Un pēc tam kā lopiņus iztirgoja pa kolhoziem. Katrs ņēma grāba tos spējīgākos jaunus cilvēkus. Es mazs un man mamma, tad es arī nonācu vis tālākajā kolhozā, visdziļāk mežā taigā iekšā. Gulbeniešu ceļš atpakaļ uz Latviju sākās tikai pēc 7 gadiem, kad tika paziņots, ka bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst atgriezties. Visā sāģa paziņoja, varat braukt prom. Es kā šodien atceros, lāpsta tika iesprausta, jo ar lāpstu jau stādīja kartupeļus tur savā dārziņā. Mēs jau zinājām, ka tāda lieta būs. Un līdz rajona pilsētiņai bija 40 kilometri. Tur bija jānokļūst. Kā varīt? Neviens tevi par tevi nebēdāja. Un tā mēs 4 bērni, 2 puiši, 2 meitenes, kājņām tos 40 kilometrus. Andrejs ir viens no retajiem, kurš joprojām cenšas ik gadu piedalīties piemiņas pasākumos, bet, kas svarīgi, jaunieši Gulbenē joprojām izrāda interesi par šiem vēsturiskajiem notikumiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, īpaši mums jauniešiem, lai mēs tāpat atcerētos un apmeklētu šādus pasākumus, lai mēs atcerētos par to, kā agrāk bija un lai mēs negribētu pieļaut to atkal, lai atkārtotos. Ja mēs paši neatcerēsimies, ja mēs paši nepieminēsim, nevienam citam tas nav vajadzīgs. Man, protams, tas arī ir ļoti, ļoti personīgi, jo man ir ļoti daudz tuvie cilvēki bijuši deportēti tieši 25. martā. Bet es gribu kaut mazu kriksīti tomēr iedot arī jauniešiem, lai viņi ir tie, kas atcerēsies un kas vedīs savus bērnus. Manā skatījumā ir jāklausās palielam ir tikai no veciem cilvēkiem, jo tad tu arī sapratīsi to īsto būtību, šo notikumu. Jo grāmatās varbūt diezgan daudz, kas ir notušēts, lai varbūt tie cilvēki tur neizbīstas, Bet tie cilvēki, kas to piedzīvojuši, viņi var izstāstīt un tās savas izdzīvotās emocijas un visu, ko viņi ir redzējuši. Diemžēl ar gadiem apmeklētāju skaits uz šādu veidu atceres pasākumiem aizvien vairāk samazinās. Ja reiz ieradās 100, tagad tie ir vien 10. Taču ir svarīgi saglabāt un pieminēt vēstures notikumus, kas reiz bija, lai nākamajām paudzēm saglabātu atmiņu par šiem traģiskajiem brīžiem.